Aizvadītajā nedēļā Bērnu sociālās aprūpes centru Kalkūne reģionālās vizītes laikā apmeklēja Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ringolds Benerovičs. Bērnu sociālās aprūpes centrs Kalkūne atrodas Daugavpils novadā un ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Kalkūnos rod patvērumu bāriņu un bez vecāku gādības palikuši bērni un bērni invalīdi ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Bērni ar prieku un nelielu koncertu sagaidīja tālos ciemiņus no Rīgas. Viesi pateicās par priekšnesumiem centīgajiem māksliniekiem dāvinot konfektes. Labklājības ministrijas valsts sekretārs vizītes laikā iepazinās ar aprūpes centra iekštelpām un teritoriju, kā arī pārunāja aktuālos jautājumus ar aprūpes centra un Daugavpils novada domes vadību. Un, protams, ir ļoti svarīgi arī krīzes laikā apzināt tās vajadzības, kuras ir ministrijas pakļautības iestādēm. Un šī tiešām ir reģionālā vizīte, kuras laikā es pabiju gan Daugavpilī, kur bija iespēja atklāt semināru reģionālo, kas bija saistīts sociālo pakalpojumu pašnovērtēšanas sistēmas metodikas izstrāde, bet būtiskākais bija, protams, vizīte šeit, Kalkūnos, kur ir personīgi nebija bijis, lai iepazītos, kādas ir centra aktivitātes, centra vajadzības. Un, manuprāt, viena no būtiskākajām lietām, par ko mēs šodien arī vienojāmies šeit, esot Kalkūnos ar Daugavpils novada domi, ir, kad mēs jau ar šā mācību gada 1. septembri nodrošināsim saviem audzēkņiem vai saviem klientiem, bērniem apmācību šeit uz vietas. Līdz šim bērnu apmācība notika Meduma un Daugavpils pilsētas speciālajās skolās, kas radīja papildus izdevumus transportam un nenodrošināja valsts politiku, kas paredz, ka skolēnam jāizglītojas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Lai audzēkņiem turpmāk tiktu sniegta iespēja mācīties uz vietas, tiks radīta jauna Meduma speciālās internāta pamatskolas struktūra vienība. Šim nolūkam ir paredzēts veikt 3 telpu remontu, pielāgojot tās par klasēm. Mums bija iespēja iepazīties gan vizuāli, gan parunāt ar pedagogiem, aprūpētājiem. Jāsaka, ka jums runāja no vizuāla viedokļa, šis centrs ir tapis 20 gadus atpakaļ. Bišķiņi skumdina, kad šie remonta darbi vai šīs investīcijas ir stipri nolietojušās. Jautājums, vai 20 gadu garumā tam tā vajadzēja būt. Tas ir tas pirmais pārsteigums, un bišķiņi pārsteidz arī līdzšinējais saimnieciskums, jo iekšēji daudzas infrastruktūras lietas, sanitārās lietas ir stipri novecojušas. Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ringolds Benerovičs izteica cerību, ka līdzšinējais valsts finansējums sociālajai aprūpei tiks saglabāts līdzšinējā apmērā, un Kalkūnas bērnu sociālās aprūpes centram izdosies uzlabot infrastruktūru, piesaistot arī Eiropas struktūra fondu naudu. Man priecēja, ka arī centra vadība ir ieplānojusi vērienīgus projektus ne tikai esošajā struktūra fonda plānošanas periodā, remontējot ne tikai Kalkūnas, bet arī citas filiāles, bet skatāmies arī uz nākotni par šo seno mūžu, teiksim tā, un iespējams, kad arī tuvāko gadu laikā mums izdosies sagatavot projektu un atrast finansēšanas avotu un arī šo ēku sakārtot, jo sirds sāp skatoties, kā arhitektūras piemineklis, nezinu, cik gadu garumā ir faktiski nolaists līdz kliņķim. Labi, ka jumts ir jauns uzlikts katrā ziņā. Ja jumts ir virsū, tad ir garantija, ka māja nesabruks, jo šeit, manuprāt, nākotnē varētu būt izcils rehabilitācijas centrs bērniem, teiksim, kā papildinājums arī šai iestādei. Tā kā kopīgi ir jāskatās, es nevaru solīt, kad naudu atradīsim, pāris miljonus laikam vajag, kad naudu atradīsim tūlīt, bet ir dažādi veidi iespējas. Sliktā gadījumā tas ir nākošais plānošanas periods, 14. 20. gads, bet nauda ir jāatrod un īpašums ir jāsakārto. Kalkūnos bērniem tiek sniegta sociālā aprūpe un rehabilitācija, lai tie spētu attīstīt un uzlabot sociālās prasmes. Skolas klašu pielāgošana centrā ir ļoti svarīga, jo, lai sasniegtu sekmīgu bērnu izglītošanu, nepieciešams to veikt pēc iespējas labākā un ģimeniskākā vidē.